Sveikti, Homēris no Spokiem LV. Šis, diemžēl, būs mans pēdējais video spokos. Es turpināšu savus šos video par plus 500 iekš YouTube kanālu, tāpēc, jo, diemžēl, mērķa auditorijas spokos ir, viņi nav tur. Viņas nav tur, jā. Tur ir varbūt pāris cilvēki, kas no šitā visi saprot, kas vēlas kaut ko. Bet, jā, būtībā diezgan skumīgi viss tas pasākums ir. Un, kad es nonācu pie šīs apskaidrības, nonācu kādu laiku apakaļ, kad es nokomentēšu uzlikšu to komentiņu. Daudz cilvēku viņi saprata, ielikt pulsiņus, kas ir smieklīgi. Tas bija pa hipsteristiem un tā tālāk. Un viena meitene, ap vecumā 13. Es redzēju, ka hipsteri tie, kas nav sajutuši būtībā tēvs milo roku. Jā. Un šis tīnīts, un redz, ka viņi tāpēc ir hipsteri, jā, ka viņi nav sajutuši tēvs milo roku. Tas viņi sāk skaidrot, ka tā ir metafora un bla 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 un sakām vārds. Un kad es viņu vienkārši nosaucu par neizglītot pusauzi. Un joprojām nesaprotu, ko nozīmē metafora. Un tas man vienkārši reāli apsēdināja uz dupšu. Un tad es saprotu, ka, nav jēgas, un man nav jēgas tur skatīties stulbus komentārus, citos rakstos. Es nezinu, kāpēc vispār lasu tos komentārus, es zinu, ka daudz no viņiem man vēlamies reāli uzilgs tik ļoti. Jā, laikam patīk sev, esmu laikam sadists, laikam patīk sev mocīt. Ir mazohists. Mazohists ir sadists. Jā, man būs jāpasās vēl gulēt. Nē, es pat neskatīšos, kāpēc man tas jādara. Ok. Kur mēs tagad esam? Mēs esam pie 400 eiro beidzot tikuši. Cilvēku lauž klērēslas un tā tālāk. Jāapsās, vai man ierakstās audio, es tev citu. Jo ir aizdomas, kad... pieņemsim, kad ierakstās. Ja neieraksties, protams, es taisīšu vēl vienu dielu, un es reidžūšu un tā tālāk. Paskatāmies closed positions, piemēram, no 18. novembra, lai būtu. Un šodien 2. decembris? Wow. Ok. Kafija, atkal minus 31. Es viņu pateicu, kā ir, ja kādreiz zaudēja lielas summas, tur vai 500 vai 800 vai 1000 vai 5000 eiro uz kaut kādu vienību produktu. Gribas kaut kādai vienībai atspēlēties, un tu vienmēr liedz uz viņu mēģini tā kā vinnēt. Un nesanāk, un atkal nesanāk. Jā, grūti no tā mācīties. Ok, kā mēs tikām līdz 400. Ar šo Facebook pēdējo pozīciju es viņu aiztaisīju, tik līdz man equity parādījās 400 eiro, tā es viņu aiztaisīju vēlāk, būtu peļņu uzkāpts līdz 72 eiro, precīzāk 3 minūšu vēlāk. Bet, mans mērķis bija tik līdz 400, līdz ar to, neko. Aiztaisījām Colgate Palmo, viņš kāp visu laiku, tas ir, ja kāds grib investēt drošā akcijā, tad tas ir Colgate Palmo, jo viņa kāp visu laiku, bet viņa kāp lēnām. Pošai pazaudējām naudiņu, un ko, protams, vinnējām Facebookā vēl 42 izcēlām. Jā, Porsche atkal zaudējām, Rek. Varēju vinnēt, bet pārāk ilgi gaidīju, līdz ar to sāk kristies, un tad jau es samīzos un aiztaisīju. Google, protams, nafta. Jā, bet tie jau ir vecie. Tā kā šodien ir svētdiena. Cerams, ka šo video augšu plādēšu svētdienā, kāds būtu paredzēts. Un tad pirmdien sāksim kaut ko interesantu darīt. Skatīsimies atkal uz BMW, Facebook, Volkswagen, jo Volkswagen pēdējā laikā brīnumainā kārtā tikai kāps. Kas man pārsteidz. Un tāpat arī Volvo. Iespējams, ka paņemšu vēlreiz Coca-Cola un Colgate Palmo, jo, kā jau es teicu, tā ir ļoti stabila akcija un iet būtībā tikai uz augšu. Un tas priecēja ir nevēlas riska investīcijas veikt. Tā kā šobrīd mērķi nospraudīsim pie 500 eiro.
cerams, ka šo mērķi sasniegsim jau pirmdien. Tas varbūt ir nedaudz optimistiski, tā teikt, bet, nu jā, mēģināsim. Jā, esmu, protams, tikko pamodies. Ne, man nekā draudz nepamodināja, kad gāju uz darbu, bet, nu jā, saprotiet, kāds ir. Kas vēl? Jā, kā jau teicu, diemžēl plus 500 video vairāk netiks publicētas. Spoki LV sakarā ar to, kad auditorija tur, diemžēl, reti kurš pārsniedz 18 gadus un reti kurš mazajā līmenī pārsniedz 13 gadu vecumu. Negribu būt lecīgs vai kā, bet nu, tāds, diemžēl, ir. Nu, protams, spoku administrācija bieži man pakaitina dažādiem ierobežojumiem. Jā, jūs nespēsiet nocēt. Nu, es tur pārstāvjiem esmu salicies, un dažiem arī esmu atvainojis, kur jūtas esmu pārāk aizskārs. Jā, būtībā ir tā, ka man administrācija pārmet, kad screenshot, jeb ekrānšā viņi nav, nu, tā kā oriģināli raksts cienīga bilde. Būtībā oriģināli raksts likumiņš ir tāds, ka, nu, noteikumi, lai tas būtu oriģināli raksts, ir jābūt loģiski pašam savam tekstam, kā arī savai bildei sevis fotografētāji. Es taisu ekrānšā, viņš jau no stūra būtu ņemt telefonu un fotografēt ekrānu, vai ne? Ja var to izdarīt vienkārši print screen, tas ir mans ekrāns, come on. Nu jā, nevar jā, un es, protams, tur sāku lekties ar tiem cilvēkiem, un es jau tur noteikti var parādīt viņu niks, jo man dziļi papaņiem. Šeit nu tur ir gāja. Sorry. Bonus? Jā, bonus. Jā, un es jums skaidru, ka es jums sāku lečīt. Kaitinīgs jau tas krievu vārds. Lečīt, jā, kad tas nav vārds. Kad es telefonu uztaisīju to bildīt, un tāpēc nosauc pie ekrāna šāvi. Bet, nu jā, nu tas ir stulbs, ko vēl jāpadomā bišķi. Nu jā, vēl par ko, labi, par to jums nevajag domāt, ka jums vajag pamainīt auditoriju, jums ir gan laba auditorija, lai ir tie tīnīši. Attiecīgi ir visiem marketinga kampaņām ir uz ko tiekties, un būsim godīgi spoki, vai tā pelna naudu ar reklāmām. Ok, tas sirds vajadzēs to izdarīt. No. Jā, kopsavilkums laikam jau bija kāds 2 reizes, atkal un atkal griežos pie savas sacītā, un šis būtībā ir blā video. Paldies liels maniem faniem, big thanks. Īpaši vēlētos pateikties cilvēkiem, kas atbalstīja šī te raksta tapšanas visu pasākumu. Jā, un es patiešām raudāju viņu rakstot, un tagad ir smagi nedaudz tā sirdī pasīties to visu. Bet, nu jā, foršans bija. Paldies cilvēkiem, kam ir iejūtība, heiteriem. Es gribētu reāli, varbūt, atskaldīt kādu, kas negatīvi izskatās šādus rakstos. No otras puses, tā ir jūsu tiesības, un vajag jau nedaudz arī negatīvas, un lai dzīve neliekas savu. Un tas spoku pavārs, protams, sokā, kā vienmēr, nu, jā. Kāds cepīja. Ok, es eju taisīt. Es laikam iešu vārīt zupu. Izvārīsim zupu. Bijis Homers LV, spoki LV vairs ne. YouTube šoreiz YouTube vidi. Mošiem tieši pa kādam spoki LV rakstam. Bet, nu, nesaistību, neko izglītojoši, neko nopietni. Ok, peace.